Daudz man jautā, kāpēc pārcēlos uz Norvēģiju. Atbildi pavisam vienkārši. Atbraucu ciemos. Nolēmu 3 mēnešus pastrādāt, un tā jau 8. gadu strādāju. Drīz būs riņķī jau 9. pienācis. Sākumā domāju, ka paši Norvēģi sēž čiliņā klintīs uz terasēm, dzer kafiju, skatās uz saviem burvīgiem fjordiem, klintīm un bauda dzīvi, realitāti, pavisam citu. No rīta pamosties, sniegs līdz celim, rodas ārā. Ziemas laikā katru rītu, tā bija tieši tajā gadā, kad es atbraucu. Jātiek uz darbu, satiksme velkās gliemeža ātrumā, bet šeit īsti jau ar to satiksmi ir tā nav starpība, vai ziema, vasara vai rudens. Neviens nesteidzās, viss te notiekās lēni. Interesantākais tas, ka vienīgā valsts, man liekas, kur Eiropā smagās mašīnas pa kreiso joslu dzen vieglos garām, jo citur es nekur tāds joks neesmu redzējis, bet Norvēģijā tas ir ļoti raksturīgi. Jo vieglie vienkārši ir atļautais, teiksim, 100 vai 110, viņi tur čunčini, tur 80, 85, un tad pa kreiso joslu smagie rauj garām vieglajiem. Tas ir iespaidīgi vienkārši. Bet ja mēs runājam tā nopietni, kas man patīk Norvēģijā, tad, kad es atbraucu uz Norvēģiju, izjūtu nenormālu mieru. Nenormāli. Jo Latvijā man bija visa kā, bija labs darbs, visa dzīve, māja, viss pārējais, visa kā man bija. Jo pat es nebiju iedomājies, ka es varētu tik kardināli izmainīt savu dzīvi, pārceļoties uz Norvēģiju, vai Dievs vien zina, kur vēl citur. Bet tiklīdz es atbraucu šeit ciemos pirmo reizi Norvēģijā, un nolēmu tos 3 mēnešus pastrādāt, kad aizbraucu pēc 3 mēnešiem uz Latviju, atgriezos apakaļ Norvēģijā, es jūtos kā mājās. Pārņēma fantastisks sajūta, rītīgais miers pārņēma. Un tas bija iemesls, kāpēc nolēmu turpināt savu dzīvi šeit, cīnīties par to, lai arī man ģimenes šeit var pārvākties. Un panākt, protams, šeit mēs visi dzīvojam. Bērni iet skolās, sieva strādā, pats arī strādāju, protams. Protams, vēlāk es jums arī pastāstīšu, par ko es strādāju, ar ko es nodarbojos un kāda man darba gaita bija līdz šai dienai, par ko es esmu iepriekš strādājis. Bet jā, atgriežoties pie tēmas par pašu Norvēģiju, par visu to dzīvi, Norvēģija ir vienkārši fantastisks valsts. Brauci, kur tu gribi. Skati ir kā pasakā. Sākumā tas vienkārši likās neaptverām, kad brauci visas tas klintis, tuneļi, fjordi, viss, tur ir vienkārši tevi ir pa labi, pa kreisi, wow. Un, protams, tad, kad tu zvani uz Latviju visiem savējiem, centies video uztaisīt bildes, tas nav tas. Jāredz dzīvē, tas ir tikai vienīgi jāredz dzīvē, jo neviens video, neviena bilde nevar parādīt tās, kas reāli dzīvē. Dzīves ritms šeit ir ļoti mierīgi, arī paši Norvēģi. Bez stresa lielākoties dzīve, un, protams, ekonomika tāpat arī viņus paspiež, bet salīdzinoši viņi patiešām bez stresa dzīvo savā mierīgā gaitā. Līdz ar to arī paši Norvēģi ir daudz atvērtāki pret sabiedrību, pret arī iebraucējiem šajā gadījumā. Jo šeit patiešām man ir mājas sajūta, es jūtos šeit mājās, un es arī jūtos šeit kā savējais, to es arī noteikti varu teikt. Jo tādā ziņā, kas man patīk, Norvēģi ļoti viegli pieņem arī tāds cilvēks, kas ir iebraukuši valstī, kas ir sākuši strādāt, un arī tāds cilvēks, kas nerunā norvēģiski sākumā, jo viņi, protams, grib, lai mēs runājam arī norvēģiski, un tas ir pilnīgi normāli, jo mēs dzīvojam Norvēģijā. Bet ja viņi saprot, ka tu esi pats sākums posms, viņi ir ļoti saprotoši un ar lielāko prieku arī palīdzēs pamācīt to valodu, darba kolēģi un viss pārējais. Un galvenais pašam ir gribēt un to darīt. Un tas kontakts izveidojas ļoti pozitīvs un ļoti labs. Es personīgi savā pieredzē neesmu saskāries ar negatīvu kontaktu, kontaktējoties ar Norvēģiem vai kā savādāk. Nav bijis man tāda pieredze. Citam varbūt tās ir bijis, bet konkrēti man nav tāda pieredze bijusi. Jā, līdz ar to kopējais rezumē miers. Nav stresa. Ja tu pats netaisi sūdz un nerādi viņus, protams. Bet ikdienas dzīvē šeit ir valda miers, nav stresa. Brīvdienās pa tūri staigā, ej pārgājienus, kāpi klintīs, pa fjordiem braukā laivām. Tu jūties ļoti labi atpūties, relaksējies un uzņem visu to Norvēģijas auru un visu pārējais. Valsts ir patiešām fantastiska.
Iesaku, ja tu neesi bijis Norvēģijā, viennozīmīgi iesaku atbraukt šeit un izbaudīt šo visu. Tikai ciemos. Kas zina? Varbūt beigās tev tāpat būs kā man. Atbrauc ciemos un palikies. Nepamēģinās, neuzinās. Tiekamies jau pavisam drīz. Es turpināšu veidot kaut cik sakarīgus video. Likšu savā kanālā iekšā. Garāk apstāstīšu par Norvēģijas dzīvi, par visiem darbiem, par darba likumiem viennozīmīgi. Es domāju, ka varētu interesēt arī tie, kas grib uzsākt dzīvi Norvēģijā, grib pārvākties. Šajā kanālā es centīšos pēc iespējas smalkāk, detalizētāk izstāstīt visas nianses, lai jums vieglāk saprast, ar ko rēķināties un kāda vispār tāda Norvēģija. Mēģināšu iepazīt jūs ar Norvēģiju pavisam no citas skatu punktu, respektīvi no savas ikdienas, no savu redzējumu to visu. Es ceru, ka jums patiks. Noteikti piesakojiet manam kontam, nepalaižat garām. Es būšu tikai pateicīgs jums. Ja ir kādi ierosinājumi par video saturu, jautājumi, kas savādāk, noteikti atstā komentāru. Es mēģināšu video veidā uz tiem visiem atbildēt un veidot video. Cerams, tiekamies pavisam drīz.